Simboliski piemēri par jūsu darbības laiku, proti ir stabiņi uz Rīgas ielām. Tie jaunās teiks pie tā Zemitāna pārvada pirms pāris gadiem uzlika jaunus mietiņus, gāja pārēji, pa smuko noformēja. Iedomājies, Rīgas domē, kāda čaļi strādā. Viss pa skaisto, smukāk nevar būt. Iedomājies, ka tie paši cilvēki, kuri ievieš šādus te puļķīšus un labiekārtojumus, viņi taču pēc tam taisīs kaut kādus tiltus pa miljoniem, kaut kādus multimobilitātes centrus pa miljoniem. Bet ja viņi netiek galā ar dažiem šitādiem mietiņiem un daudz maz līdzenu asfaltu, vai mēs tiešām viņiem būtu mieru uzticēt kaut 5 eiro no savas naudas? Un šīs tradīcijas būtu jāturpina šajā jomā. Es ceru, ka neapstāsies viņus izvietot. Viņus jāliek ar vēl. Man nav šaubu, jo tāpēc, ka mēs redzam, kāda joprojām ir satiksme Rīgā. Tieši tāpēc es saprotu, ka ir jārīkojas, un mans prioritātes ir skaidrs. Tādēļ esmu piekritis kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās no partijas Progresīvie saraksta, jo vēlos būt vietā, kur var dot vislielāko pienesumu Latvijai.